Vienā pusē Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa atbalstītāji, otrā pusē jau pulcējas arī politiskie konkurenti Jaunais laiks, kas dala savus bukletus. Vēl daļa savu viedokli pauda ar dažādu plakātu palīdzību. Ienākot hallē, vispirms jāiziet drošības pārbaudi. Līdzi nevar būt ne lietu sargi, nekādas stikla izstrādājumi. Te uzreiz pie ieejas ir arī galds, kur var saņemt pa brīvu jaunā Rīga izdevumu, kā arī šokolādi, dažādas uzlīmes un arī enerģijas dzērienu ar nosaukumu Šlesers. Ēdienu gan šeit nav par brīvu, tāpēc ir pieejama kafēnīca. Protams, tur viss ir dārgi un tās ir pustukšas. Kāpēc tu esi atnācis šo pasākumu? Pa brīvu. Kā tev šķiet, kas šeit būs? Šlesera reklāma. Bet pa brīvu tad jānāk skatīties Šlesera reklāmu, pa televizorē to var redzēt. Ne, bet te dod pa brīvu visu kaut ko. Es esmu atnācis tāpēc, lai satiktu kolēģus, lai parunātu un lai varētu savas domas izteikt. Ja, teiksim, Amerikā Obama rīko šādus pasākumus, ja? Varbūt mūsu Latvijā arī kaut kas tāds ir. Interese. Šeit nekas neatšķiras no lieliem roka koncertiem vai hokeja čempionāta. Arī te cilvēki ir izgatavojuši plakātus ar uzrakstiem Šlesers only, kurš gan cits Šleseru par mēru. Gluži vienlīdzība šajā pasākumā gan nevalda. Halles centrā tuvāk skatuvē šajos krēslos sēž tikai partijas biedri, vai arī tie, kas ieguvuši personīgus ielūgumus. Pārējās vietās visos sektoros apkārt var sēdēt, kas vien vēlas, un visi, kas ir atnākuši. Viss sākas ar grupas putnu balla priekšnesumu. Tad uz skatuves kāp arī Rīgas domas un Eiropas parlamenta deputātu kandidāti. Pasākums, protams, bija krāšņs. Dziesma sekoja dziesmai, uzruna pēc uzrunas. Tas šeit būtu vietā salīdzināms ar bērnu dārzu. Tur saldu ēdienu pasniedz kā pēdējo. Arī šeit Rīgas mēra kandidāts Ainārs Šlesers uzstājās tikai pasākuma beigās.